Pagātnes un nākotnes notikumi. Es jums parādīšu. Turaida. Šad tad jūs jautājat, kas tā par skaisto ēku šosejas malā kalna galā? Magazīnas ēka. Iesim skatīties. Nāciet līdzi. Magazīna bija ēka, kurā glabājās labības rezerve pagasta zemnieku vajadzībām. Pēc ražas novākšanas noteikts daudzums labības bija jānodod glabāšanā magazīnā. Nepieciešamības gadījumā zemnieki varēja aizņemties no magazīnas graudus sēklai vai ģimenes uzturam, ar noteikumu, ka noteiktā laikā aizņemtais ir jāatdod ar procentiem. Tādā veidā tika nodrošināta graudu rezerve neparedzētiem gadījumiem, un zemnieki bija pasargāti no izputēšanas un bada. Muižas laikos, lai viss būtu droši, slēdzenei bija 3 atslēgas. Tās piederēja amatpersonām, muižas pārvaldniekam, pagasta tiesas priekšsēdētājam un pagasta vecākajam. Mūsdienās ir palikusi tikai 1 atslēga, jo ir modernās signalizācijas. Šobrīd magazīnas ēkas 1. stāvā izvietota ekspozīcija Turaidas muzeja rezervāts laikā un telpā, kas vēsta par Turaidas muzeja rezervāta izveidi vienīgo šāda veida muzeju Latvijā. Magazīnas ēkas 2. stāvā jauna vieta, kur rīkot lietišķas tikšanās, seminārus, sanāksmes, sapulces. Vēsturiska ēka skaistā vietā, no cilvēku plūsmas un ar iespēju izmantot labiekārtotu ārtelpu teritoriju blakus ēkai. Vairāk informācijas meklējiet Turaidas muzeja rezervāta mājaslapā. Tiekamies Turaidā!